Jau stāstījām, ka šā gada 26. februārī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013. un 2020. gadam, kas nosaka turpmākos mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomā un attīstībai, pasākumus to sasniegšanai. Lai īstenot valsts plāna galveno mērķi mainīt iedzīvotāju un komersantu izpratni par atkritumiem, Liepājas RAS ir uzdots izstrādāt vienotu Liepājas reģionu atkritumu apsaimniekošanas plānu. Tā lēmušas pašvaldības, no kurām atkritumus nogādā Liepājas RAS poligonā Grobiņā. Ir veikta aptauja, Liepājas reģionu pašvaldību aptauja un operātoru, kuri apkalpo šīs teritorijas aptauja, lai iegūtu datus, kuri nepieciešami tālāk šī plāna izstrādēji. Un ir notikusi arī pirmā kopīgā tikšanās ar visiem Liepājas reģionu pašvaldību pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika izrunāta šā brīža atkrituma apsaimniekošanas sistēma, plusi, mīnusi izvērtēti, kā arī runāts par tarifiem. Liepājas reģionu pašvaldības ir konceptuāli vienojušās, ka atkrituma apsaimniekošanas tarifam jābūt vienotam un ekonomiski pamatotam. Kā veidojas maksa par sadzīves atkritumu izvešanu? Iedzīvotājiem atkrituma maksa sastāv no divām daļām. Viena ir poligona apglabāšanas izmaksas, ko mūsu gadījumā apstiprina sabiedriskā pakalpojuma regulators, un plus nāk klāt transportēšanas izmaksas, kas ir operātora izmaksas. Tādā vienā lielā iepirkumā, ja tas notiktu, tad visticamāk būtu tā, ka pilsētnieki tie Liepāja maksātu nedaudz dārgāk nekā, teiksim, tā ir Vaiņoda vai vēl kaut kas. Tas tarifs būtu izlīdzināts. Reālās izmaksas noteikti Liepājai būtu jābūt lētākām, jo iedzīvotāju blīvums ir, atkrituma daudzums ir, tuvu poligonam, transportēšanas izmaksas mazāk. Un, ja atsevišķu iepirkumu taisītu pieļaut tādu Vaiņodu, un tur, teiksim, viss notiek godīgi un nekādas cenu dempingas tur nenotiek, tad teorētiski tur būtu jābūt dārgāk. Varam salīdzināt tādu piemēru, ka, teiksim, Nīcā dzīvo aptuveni tāds pats iedzīvotājs skaits un saražotais atkrituma daudzums ir tikpat liels, kā, pa piemēru ņemsim Liepājas slimnīcu. Cik cik operatoram ir jānobraukā kilometri. Ja es tukšo konteineru vai savāku to pašu atkritumu daudzumu, piebraucot vienā slimnīcā pie viena konteineru un visu savācot, loģiski izmaksas ir zemāks. Tā arī tā cena veidojās, kad tā esam viena liela iepirkuma, tāda ir tā mūsu ideja. Un tad strādājam, teiksim, vai ar vienu vai ar diviem operatoriem dalām zonās, bet ka tas varētu būt viens iepirkums. Bet tas jālem ir politiķiem un pašvaldību vadītājiem. Latvijā ir aptuveni 10 atkrituma apglabāšanas poligoni, un katram no tiem ir savs tarifs. Kā Liepājas RAS izskatās uz kopējā fona, un vai ir pamats runāt par to, ka mums ir viena no augstākajiem tarifiem? Šajā gadījumā es gribētu teikt, ka nē. Mēs esam Latvijā gluži par vidu. No 10 poligoniem mums ir pa vidu aptuveni tas tarifs, un tarifs veidojās īstenībā katram poligonam atsevišķi. Pirmkārt, noteicošais ir, kādas ir investīcijas poligona izbūvē. Otrais, kāds ir iedzīvotājs skaits un atkrituma apjoms, kas tiek nogādāts uz poligonu. Poligona dzīves cikls, poligona apsaimniekošanas metode, teiksim, tāda kā mēs Latvijā varētu pielīdzināt getliņiem, bet, protams, pēc apjoma mēs esam 10 reizes mazāk. Vienā poligonā netiek savākt biogāzi, vienā tiek šķirots, vienā tiek spiests, vienā tiek sagatavots apglabāšanai. Tie nav salīdzinām lielumi, un tas nav biznesa projekts. Bet nē, mēs neesam paši dārgākie un neesam paši lētākie, mēs esam pa vidu. Atkrituma apsaimniekošanas plāns, domājams, veicinās atkritumu kā resursu atkārtot un ekonomiski pamatot izmantošanu. Turklāt, pakāpeniski mainot domāšanu un attieksmi pret atkritumu šķirošanu, tas prasīs laiku, bet ne naudas līdzekļus. Sašķirotus atkritumus var nodot bez maksas, jo tieši jau noglabāšana poligonā prasa lielākos naudas līdzekļus. Jo vairāk iedzīvotāji šķir paši, jo mazāks būs tas daudzums, kas būs jāved uz poligonu. Un, teiksim, šos atkritumu šķirošanas konteinerus gan Liepājas RAS piedāvā arī iespēju novadoši šķirot, gan arī iedzīvotāji var jautāt saviem operatoriem. Kā arī paši atvest uz poligonu vai arī tuvākais šis dalītās vākšanas laukums. Šobrīd gan tas ir Eko Kurzemē, Ezermalā un Pērkonē Nordijas laukums, kā arī šeit Grobiņā. Šie šķirotie atkritumi, vai tie tos arī pieņem par maksu, vai tas tomēr ir bezmaksas pasākums? Šķirotie atkritumi noteikti ir bezmaksas. Tas ir tas pozitīvākais. Vienīgais, protams, ir lūgums atbildīgi sašķirot, atbilstoši tātad šim
veidam, kam ir jābūt konteinerā, un materiālam jābūt tomēr ir vairāk vai mazāk tīram, bez piemaisījumiem, un tad mēs nodrošināsim to, ka šis materiāls aizies otrreizējai pārstrādē. Jāsaka, ka Liepājas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plāns ir izstrādes stadijā, un noteikti būs vēl neviena diskusija un viedokļu kauja. Kas domājams, rezultatēsies ar konkurētspējīgu atkritumu apsaimniekošanas redzējumu, kurā liela loma būs iedzīvotājiem. Jo tieši iedzīvotāji ir tie, kas šķiros, vai gluži pretēji nešķiros atkritumus.